Stāsts pavisam vienkārši. Domāju, labi, paprikolēsimies vienkārši, kad uzrakstīsim, kāds uzstājas melnās gulas tetovējumu, un iedosim kalnu ar gaļu. Pirmajā dienā uzrakst Dominiks. Kas man īsti jādara un ko jūs man tur izdosiet? Pēc kaut kādām pāris minūtēm viņš jau saka, ko es tur viņa tajā laikā būšu. Uztaisīšu tetovējumu, atsūtīšu bildes un vispārējos, un pēc tam es braucu pēc gaļas. Šitajā pusē vai šeit reāli uz pleca, tādu logotipu uztetovēju. Čau! Cilvēkam reāli ir stāsts par to, ko viņš dzīvē ir izdarījis. Uztatovējis melnās gulas, par to dabūja Jāņos diezgan pietiekama apjoma ar gaļu. Manuprāt, tas ir jēga tetovējumi. Pirmo reizi mūžā es redzu, ka tetovējumi ir jēga. Ar visu hashtagu, tā kā man te ir uz drēbēm, bet viņam ir uz ādas. Es domāju, ka viņš ir pelnījis kaut ko īpašu. Kas mums te ir? Izskatās varbūt interesanti un tam līdzīgi, bet tas ir melnā angusa un vagū lielopa krustojuma pikaņas steiks, kur mēs šeit esam nogatavinājuši 35 dienas. Konkrētais gabaliņš, tā kā mēs viņu esam pagatavojuši, viņš maksātu kaut kādu veikala kaut kādu cenu 70 kilogramā. Interesants jautājums. Viņiem pietiks jāņem? Ko mēs saliksim viņam par tiem produktiem, ar kuriem mēs lepojamies? Mums ir 14 dienu vītināti salāmi. Tad mums ir 2 bioloģiski audzēti stripoņu steiciņi, 2 bioloģiski audzēti ribai steiki, mēdnieku desiņas, bērnu cīsiņi. Šis maiss mums ir pilns. Pušžāvētās desas, tā kā mūsu tehnologs ir vācietis, mums ir Frankfurts desiņas, mums ir doktora desa ar sieru. Mums ir jauns produkts, ko sauc par grilsieru. Dominiks varēs paprovēt pēc pat pie sevis mājās, vai uz grila, vai ar šomiem. Man vispār visu laiku cilvēki saka, ko tu liec tajā zaļā šašlikā? Es saku, narkotikas. 2 zaļie šašliki. Es domāju, ka točnu visi ar viņu gribēs šajos Jāņos draudzēties, vai vismaz pajautās, kur tu svini. Un tāda pats galvenais, īpaši atlasīts drēģi pikaņa steiks, kas ir vagū un angus krustojums. Ejam satikt Dominiku. Kaut kur jau tur nāk, es tā skatos. Čau! Rudolfs. Es domāju, ka tev būs diezgan daudz gaļas un tev pietiks. Kā tu izdomāji kaut ko tik traku? Ieraudzīju jūs otrajā darbiņā, kamēr bija laiciņš brīvs. Un nodomāju, kāpēc ne? Kreizīgi. Ar tevi droši vien šogad Jāņos visi draudzēsies, ņemot vērā, ka tev ir tik daudz gaļas. Kā pats jūties? Sāpēja? Man ir baigi plāna āda. Okay. Viņi saka vienkārši perfekti, viņiem viss ir uztaisīti, bet sāp nereāli. Ļoti smuki sanāca. Paldies tev, ka parakstījies un trakajiem pieder pasauli. Pirmais melnās gulas trakais piedzīvojums ar melnās gulas logo tetovējumu ir beidzies. Uz ko vēl jūs būtu gatavi parakstīties? Ierakstiet komentāros un varbūt mēs jūs izaicināsim.